Kāda Amazonas ciemata, kas atrodas civilizācijas pašā nomalē, mierīgo ikdienas dzīvi par 180 grādiem izmaina kāds negaidīts un viņiem neizprotams draudošs fenomens. Vietējie krīt panikā, izmisīgi lūdz pēc palīdzības un tiek spiesti regulāri patrulēt ciematā ar ieročiem. Ar jūras spēku eskortu viņi devās uz ciematu, jo ciemi iedzīvotāji lūdzās, lai armija nāktos aizsargāt. Un daudzi ir pazuduši bez vēsts, taču vēlāk viņu līķi tiek atrasti bez puses sejas vai arī pilnībā bez tās. Viņi veidoja šos video, kuros visi turēja plakātus ar tekstu: Lūdzu, palīdziet mums! Tas, ko viņi apraksta, ir kaut kas šķietami attīstītāks par mūsu civilizācijas iespēju robežām. Kad es ierados ciematā, un esmu bijis daudzos no šiem ciematiem Peru, šī bija pirmā reize, kad mani sagaidīja maza vīru armija ar pielādētām bisēm, un viņi mūs uzņēma priecīgi, bet viņi bija bruņoti. Viņi visi bija bruņoti. Proti, viss notika tikai naktī. Ar viņiem sāk atgadīties šausminošas lietas. Vīrieši naktīs negulēja, viņi gulēja dienā un tad naktī devās patruļās.